Čau, draugi! Nu, ko šodien mēs esam atceļojuši uz Lielvārdi. Un šovakar šeit notiks spēles starp Lielvārdes Fatpipe, kas ir četrkārtējie Latvijas florbola čempioni, un Ulbraka Masters, mums jau ļoti labi zināmais klubs, pie kura ciemos mēs jau bijām. Tā kā tādu spēle drīz sāksies, komandas iesildās, spēle solās būt ļoti karsta, jo komandas no pirmā piecinieka tur tas attālums starp komandām ir baigi minimāls, tāpēc es domāju, ka ies ļoti karsti. Būs ļoti interesanta spēle, līdz ar to ļoti interesants saturs. Es ceru, ka mums sanāks. Ejam tikmēr parunāsim ar skatītājiem, un tādi jau arī sāksies pat spēle. Aiziet, bēls! Divos vārdos pastāstat, par ko jūs šodien fanosat, ko atbalstīs šodien? Par Lielvārdu Savinu, par Ginko, par visiem spēlētājiem. Par visiem spēlētājiem. Ir kaut kāds mīļākais, varbūt jūs spēlētājs? Ginko. Ginko, jā? Savins. Skaidrs, labi. Varbūt ir kaut kāds tāds, kurš bieži norok spēlē kaut ko, varbūt tās, kurš nepārāk patīk? Kas piespēli neatdot, varbūt tās kaut kā šmauklīs tās. Nav tāda. Visi mīļākie. Skaidrs, jā. Es sapratu, ka jūs uztaisījāt plakātus šodien kaut kādus, jā? Parādīs varbūt? Pirmais mums ir šitāds ar visiem spēlētājiem Lielvārdas. Jā. Un par Ginko. Kāpēc tieši šovakar šeit, kāpēc ne Mīlas viesuli skaties mājās, kāpēc tieši uz florbolu šovakar? Tāpēc, kad man abas komandas simpatizē un diezgan būs interesanta spēle. Un es vienmēr tādām spēcīgām spēlēm vienmēr atnāku skatīties, baudu skatīties. Jā. Skaidrs, tu pats tā kā no Lielvārdas. Jā. Tā kā tavs favorīts skaidrs, Lielvārda, jā. Skaidrs, varbūt kāda prognoze, kāds varētu būt plus-mínus rezultāts? 5-3 Lielvārda vinnēs. 5-3, jā? Skaidrs. Nebūs tā, ka būs ničs un beigās būs ilgi jāgaida vēl... Es domāju, pārāk vēlas nevajag. Rīt uz skolu, uz darbu, zin kā. Vai ne? Maziem arī, vai ne? Jā. Skaidrs. Klausies, tāds viens stulbs jautājums. Ar kādu ēdienu tu raksturotu Lielvārdas spēli? Ar kebabu. Ar kebabu? Jā. Ar tādu vidēju asu vai asāku tādu? Asu sulīgu. Tāda arī būs spēle. Ok, Ulbraka spēli? Ulbraka ir maizīte ar tomātiem. Maizīte ar tomātiem. Jā. Bet liela vismaz? Bija liela, jā. Liela, jā. Skaidrs, ok. Paldies, Paldies. Paldies. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck. Kāds, sliktākais spēlētājs Lielvārdā? Nav tādu? Viss forši, jā? Skaidrs. Visi labi. Skaidrs. Kāds šodien būs rezultāts varbūt? Viss būs izlikts 10-0? 7-3. Kā sajiet? 7. Kā sajiet? 5-4. 7-5-4, 7-3. Kā sajiet? Un tu ko saki? 5-1. 5-1, jā? Jā. Skaidrs, ok. Un kā tu domā? Lielvārdu uzvarēs 6-3. 6-3 Lielvārdu uzvarēs, jā? Skaidrs, labi. Paldies jums, Džeki. Davai. Ko atbalstīsi? Es Lielvārdu. Lielvārdu. Skaidrs, kurš tavs mīļākais spēlētājs varbūt? Man Lauris Kārkliņš. Skaidrs.
Labi. Un kādas tavas prognozes varbūt, kā šodien būs spēle, kāds rezultāts? 3-2 Lielvārdai. 3-2 Lielvārdai. Skaidrs. Nu, divos vārdos pastāsti, kāpēc šodien esi šeit, kāpēc neskaties siltā dīvānā mājās, Hamelona rotaļas vai mīlas viesuli, nezinu. Mans draugs spēlē. Draugs spēlē, jā? Draugs spēlē. Lielvārdai. Lielvārdai. Jā? Ar kādu numuru viņš spēlē? 30. 30, nododam sveicienus viņu. Kā viņu sauc? Ralfs. Ralf. Kāds būs šodien rezultāts varbūt? Lielvārdi uzvarēs. Ar kādu? 6-5. 6-5. Skaidrīt, ok, paldies tev. Kādas ir prognozes par šo spēli? Ko sagaidat no šīs spēles? Nu, sagaidām, ka Lielvārdi šodien vinnēs. Šodien būs grūta spēle un ceram, ka uzvara būs mūsu, jo jātiek mums tālāk uz playoffiem. Playoffiem mums būtu izdevīgāk spēlēt tomēr ar Ulbrukiešiem nekā ar Leklingiem. Skaidrs, tā kā prioritāte būtu labāk, lai pret Masters spēlēt, jā? Jā. Skaidrs. Lielvārdas komandai līdz 6 gadi točni. 6 gadi točni? Jā, un tad, ja ir iespēja, tad vienmēr braucam tieši uz spēlēm nekā mājās dīvānā. Skaidrs, malači. Skaties, vai Lielvārdē ir vēl kāds tikpat liels klubs, kas spēlē virslīgā un kādā citā sporta veidā? Nezinu. Nē, man liekas, ka nē. Tad Lielvārdas kaut ko nodarbojās, ir futbols, ir tenis, bet ne tik liels klubs kā florbols. Tik liels kā florbolā nekas nav? Nē. Skaidrs, labi. Kādas prognozes par šo te sezonu varbūt ir kādas, kā liekas, kā varētu sanākt šogad? Nu, ceram jau vienmēr uz to labāko. Lielvārdas komandai patīk pārsteigumus, mums vienmēr sagādāt. Pagājušais gads bija pierādījums tam. Jā. Nu, un ceru, ka šogad būs vēl labāks pārsteigums nekā pagājušajā gadā. Klausos jūs. Tā, nu pastāstiet varbūt, kuras ir tās komandas, uz kurām nāk visvairāk skatītāji. Varbūt jūs tā kā redzat? Nu, čau. Uz kurām komandām? Jā. Nu, tad, kad spēlē mūsu Lielvārdi, tad hale ir pilna. Pie jebkurām komandām, jā? Pie jebkurām komandām. Galvenais, ka mūsu Lielvārdi spēlē. Skaidrs, nav svarīgi, tas ir Lekrings vai Tas Ulbraka pilnīgi vai... nav svarīgi. Galvenais, ka Lielvārdi. Skaidrs. Jā. Labi. Jebkura komanda, mazāka, lielāka. Šodien šeit, kāpēc nevar būt kāds, nezinu, zolīts turnīrs, šaha turnīrs vai kaut kas cits? Kāpēc tas florbols? Tāpēc, ka man puika spēlē šeit. Skaidrs, tieši šokar arī? Jā. Ar kādu numuriņu spēlē? 23. 23. Jā. Ok, kā sauc? Nodosim sveicienus. Stukāns Kārlis. Stukāns Kārlis, ok, nu tad vismaz divīti šodien no viņa var gaidīt, jā? Nezinu, tas nav viņa amplua, bet cerams, ka būs nospēlēts labi. Cerams, ka komanda vinnēs. Ok, tas ir laikam pats svarīgākais nekā par personīgām kaut kādām. Kādas ir prognozes par šo gadu varbūt Lielvārdei? Kādas cerības ir? Ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, prognozēt neko nav iespējams. Tā kā dažbrīd jau liekas, ka vairākas komandas vēlās palikt 7. vietā, lai atkārtot pagājušā gada scenāriju. Jā, bet redzēs. Jāiet spēle no spēles. Skaidrs. Labi, paldies. Labi, paldies. Spēle ir sākusies pavisam mazi nospēlēts un jau Ulbraka Masters izvirzījās priekšā. 1-0. Spēle pagaidām līdzīga. Ulbraka Masters bišķīt vairāk kontrolē spēli, bet arī jau izvirzījās priekšā. Skatāmies, kā ies tālāk. Ulbraka Masters turpina uzbrukt. Skatāmies.
ko, draugi, 1-1. Lielvārdi izlīdzina rezultātu. Nu, pagaidām samērā līdzīga spēle. Skatīsimies, kā ies tālāk. Līdzīga spēle, 1-1, nu jā, nav baigais brīnums. Aizies, skatāmies, kā tālāk ies. Te skatītājiem arī ir savs tāds battles tāds, jā, nelielas sacīkstes, uz kuru pārbļaus. Ir daudz skatītāji arī no Ulbrakas atbraukuši, jā. Nu, un, protams, Lielvārdei sava mājas līdzjūtēju brigāde, tā teikt, ir ierindā. Tāpēc, nu, diezgan skaļi ir. Es ceru, ka mani var dzirdēt. Dzirdat? 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 Nedzirdat, ne? Nu, un, protams, arī asumi, kur nu bez viņiem. Gluži kā hokejā pa muguru bortā ielika čali, ja, normāli tā, ja. Nu jā, ka Kīra teica, atceraties, jā, paņemat Arčiju ar Arčiju priekšgalā, jā. Jūs paši dzirdat, jā? Lielvārde, Ulbraka. Lielvārde, Ulbraka. Pat skatītāji negrib padoties viens otram. Cīņa gan laukumā, gan ārpus tā. Zināt, kā ir? Tad, kad es filmēju, tad nav vārtu, tad neiesit. Nav tā, ka es baigi gaidu tagad, lai kāds ielaiž, jā, bet, nu, gribās nofilmēt arī kādus vārdus, bet pagaidām, nu, vispār nesanāk man. Jā, bet ticat man, cīņa ir nenormāli asa, ar asiem momentiem un daudz spraigas cīņas, tāpēc, nu, ticat man, tur ir ko paskatīties, nākat un vēlreiz nākat uz floorballu. Ir ļoti interesanti, es jums apsolu, es jums saku, tā ir. Labi, pastāsti, kas pietrūkst komandām tagad, lai, nu, iesistu, kas Lielvārdei pietrūkst, lai iesistu? Lielvārdei neļaus atkost vairāk māsteru uzbrukumu, aizsardzību un visu, jo viņi spēlē, mums ir līdzīgi diezgan spēļu gaita, tā kā vienmēr esam kodušies ļoti. Un mums vajag atkost vairāk viņu komandu. Skaidrs, tas pilnīgi arī dzirdu, ka jums tā arī starp līdzjutējiem ir. Jā, mums vienmēr lielas atšķirības bijuši, bet pagājuši gadu bijām tempiņi, un šogad, domāju, arī būs. Skaidrs, ok, kāds būs rezultāts beigās? 5-2. 5-2? Jā. Nejautāšu, laikam, kas uzvarēs, jā? Lielvārdi. Skaidrs, ok, paldies tev. Kā tev pirmais puslaiks? Nu, stresaini, kā jau vienmēr, bet ļoti labi, man patīk. Skaidrs, kas varbūt pietrūkst Ulbrakai, lai tagad rezultāts būtu savādāk? Nu, vajag bišķiņ to deksmi atgūt, jo, nu, šosezonā mums ir tā ļoti uz jautājumu zīmes tā deksmi tieši. Gribās tā kā atgriezties tajos zelta gados un kaut kur iekšā ir, bet ir jāizvelk ārā. Skaidrs, ok. Vismaz tajā spēlē, kur es biju, sākums bija ļoti labs. Pārāk labs. Kaut kā, tagad arī kā labi sāka, jā? Nu, tagad ir tā viduvēja, 1-1 pagaidām. Tā kā, nu, vēl ir kur tiekties. Skaidrs, ok, tava prognoze šodien? Nu, mēs uzvarēsim. Skaidrs, cik daudz? Nu, Lielvārdi nav slikti, tā kā, nu, teiktu 6-5. 6-5. Skaidrs. Ok, vēl viens tāds stulbs jautājums, ar kādu ēdienu tev asociējas Lielvārdes komanda? Ar varžu kājiņa. Tāpēc, ka vārdas. Tāpēc, ka vārdas, ok, un Ulbraka? Es nezinu, kāpēc, bet ar tādu ļoti treknu labu medus kulpu. Man ļoti garšo medus kulpu. Super, skaidrīt, ok, paldies tev liels. Paldies.
Nu, ko, draugi, ir sācies otrais puslaiks. Rezultāts joprojām 1-1, taiga cīņa. Pagaidām bez gūtiem vārtiem. Es joprojām mēģinu noķert. Un es esmu noķēris, bet ne tā kā gribēju, protams, jā. Ok, 2-1 Lielvārde. 2-1, jā, Lielvārde. Un jā, tā ir, kur pat ir tādi, kas ar torti nosvin šos te vārtus. Skatītāji gaida vārtus, bet pagaidām 2-1, joprojām Lielvārde. Neviens negrib padoties, daudz spēka spēles, daudz asuma pie vieniem, pie otriem vārtiem. Liels skatītāju atbalsts gan no vienas, gan no otras puses, bet pagaidām nav vārtu. Ļoti saspringta spēle. Skatāmies! Ticēsiet jūs vai nē, bet es jums atkal neparādīšu vārtus, jo es neesmu viņus nofilmējis. 2-2 Ulbraka Masters gūst vārtus un izlīdzina rezultātu. Tā kā tā, 15 minūtes pagāja otrajā puslaikā. Ļoti saspringta cīņa. Ulbraka turpina uzbrukt. Pat mugura sasvīda nedaudz, cik karsti šeit iet. Tā kā tā. Viens spēlētājs pagaidām Lielvārdei, dabūja straubu izskatās. Jūs saprotat, par ko es runāju, ja? Jūs saprotat, par ko es runāju. Iet ļoti karsti. 2-2, skatāmies, kā turpināsies. Bēls! Ko, draugi, baigi tālu sanāca, bet kaut ko nofilmēju. Diez vai tur kaut ko varētu baigi saprast, bet jā, 3-2 Lielvārde izvirzās atkal vadībā. Ja gadījumā sanāca tā, kad tu esi aizgājis uz randiņu un šodien esi atnācis uz šo te spēli, tad es ceru, ka tā meitene kļūs par tavu sievu, jo savādāk es neredzu, kāda jēga bija neiet uz šo te spēli, bet iet uz randiņu. Tā kā tā. Skatāmies. Ulbraka ir daudz metienu, bet diemžēl ļoti daudz viņus nobloķē. Un kaut kur varbūt arī bišķīt pietrūkst precizitātes. Tā kā, skatāmies. Vārti. Ko, 4-2, ātri vien, rezultāts paliek lielāks. Lielvārdi izvirzās +2 vārti priekšā. Kaut kā tā. Bija ļoti līdzīgi. Tagad jau +2. Skatāmies, kā ies tālāk. Tas būtu vēl nav beigas. Skatāmies. Piu! Otrais puslaiks beidzies. Rezultāts ir 4-2 Lielvārdes labā. Tāda sajūta rodās, kad fiziski Lielvārde paspēja daudz ātrāk, visur paspēja, kur viņiem vajag, paspēja nobloķēt, paspēja sagaidīt viņus jau savā zonā.
un tā tālāk. Fiziski nedaudz labāk, varbūt ir gatavi. Nu, tas, kā man liekas, no malas, varbūt tev ir kāds savs viedoklis. Raksti komentāros, tā kā tā. Nu, jā, redzēsim, kā ies tālāk komandām, bet nu pagaidām izskatās, kad, jā, Ulbrakai būtu forši pielikt nedaudz ātrumā un fiziskajā ziņā, lai paspētu līdzi, lai ātrāk atbrīvotos uz metieniem, lai kaut kur nepaspēja nobloķēt varbūt Lielvārde šos te metienus, kuru ir daudz Ulbrakai metienu, jā, bet, nu, diemžēl tie visi ir tādi, nu, gan bloķēti, gan varbūt kaut kur nedaudz sasteigti, jā, kaut kā tā, kaut kur arī varbūt bišķīt nepaveicās. Nu tālūk, pagaidām 4-2, skatīsimies, kā ies tālāk, varbūt aizējam papļāpājam vēl ar kādu no komandas pārstāvjiem, faniem, atbalstītājiem, gan no vienas puses, gan no otras puses. Ar ko Lielvārde tagad pēdējās minūtes bija labāka par Ulbraku? Kas bija tas, varbūt, kas lika uztaisīt šo te pārsvaru tagad? Droši vien sāk spēlēt kā komanda. Nu, tā sāk piedomāt. Komandas tāds darbs, nu, tas tāds tīri divāna eksperta viedoklis. Bet, nu, no malas likās, ka varbūt kaut kur fiziski spēcīgāki ir, ātrāki varbūt, ne? Nē, abi divi ir diezgan ātri spēcīgi. Jautājums, kurš ātrāk piekusīs, un kā es jau teicu, Kovaļovskis vēl nav laukumā bijis. Skaidrs. Tā sanāca, varbūt jūs tā kā lielāki eksperti esat. Ar ko Lielvārde bija tagad labāka pēdējās šīs te minūtes? Kāpēc sanāca šito +2 uztaisīt? Es domāju, ka viņi ar ātrumu aizgāja. Viss ir galvā. Čau, Artur. Ulbraka nespēja tikt līdzi. Nē, bet abas spēlē ļoti labu spēli šodien. Bet ir interesanti tiešām, ne? Ir interesanti, spraigi. Skaidrs, labi. Paldies, Zeki. Paldies. Klau, nu, pēc komandu atbalsta izklausās, kad ir neizšķirts. Bet pēc tablo ir bišķīt jāpievilk. Jā. Kas ir tas, kas ir jāizdara komandai tagad, lai pievilktu? Nu, pirmkārt, Lielvārdes sporta kompleksam ir jāizslēdz apkura, jo ir ļoti karsts. Jā. Ne tikai uz laukuma, bet vispār arī. Bet vārtu attiecība metieni ir vienādi, vienkārši ir jāmet precīzāk, un tas ir viss, un vairāk iespējams. Skaidrs, kaut kur arī viņi paspēja nobloķēt, man liekas, ne? Nu, daudz bloķēti, bet Lielvārdē veiksmē šodien metienos precīzākos, jā. Skaidrs, ok, nu gaidam otro puslaiku un tāpat tās atbalstam. Jā. Okay. Dārgi draugi, trešais periods ir sācies, tāpat tās rezultāts 4-2 Lielvārdes labā. Ulbraka skrien atspēlēties, viņiem tas ir ļoti vajadzīgs pagaidām, jā? Un redzēsim, cik ātri viņiem sanāks vai nesanāks vismaz vienas vārdas atspēlēt. Aiziet, spēle ir ļoti interesanti, maucam, bounce! Esmu nofilmējis. Bet bija arī skaisti jāatzīst. Ļoti labs vārtu guvums. 4-3. Labs vārtu guvums no Masters. Nu ko? Visi svilp. Šis bija tāds labs metiens, sagatavots, izgāja uz metienu starp diviem spēlētājiem. Labi bija, bet Vārtsargs jau Vārdei izdarīja savu darbu. Nu ko, draugi, es nezinu, es paspēju vai nē, bet es uzspiedu tieši tajā pašā brīdī, man liekas, kad iesita vārtus un izlīdzināja rezultātu 4-4.
Un paliek arvien interesantāk. Masters pievilka, Masters izdarīja to, kas ir vajadzīgs. Treneris atrada īstos vārdus pārtraukumā, acīm redzot. Un tagad atkal turpinās Masters uzbrukums un guļ spēlētāji. Cik saprotu, tad asins arī riktīgi tek. Nu skatīsimies, vai būs noraidījums vai nē. Man liekas, ka tiesnesis neko nefiksēja. Bet no asins tek. Skatītāji ir ļoti dusmīgi par šo epizodi. Paliek pilnā sastāvā Masters bez noraidījuma un jā, nu skatītāji ir ļoti neapmierināti. Rezultāts 4-4 un turpina vienādos sastāvos komandas, jā, un jā, Lielvārdes faniem ir pa ko būt neapmierināti. Jāatzīst, ka tā ir. Vai tie bija lakros vārti? Tas bija tāds nedaudz nereāls vārtu gūs, ja es pareizi sapratu. Tas bija tāds nedaudz kosmisks vārtu guvums, jā. Es gribu redzēt atkārtojumu. Es kaut ko tur esmu nofilmējis. Es ceru, ka es ieraudzīšu visā krāšņumā šos te vārdus. Tā kā tā. Bet nu, 5-4 Lielvārde ir vadībā. Spēle nenormāli asa, nenormāli krūta. Tagad jau Lielvārde ir pievilkusi un nenormālā tempā dzen savu spēlētājus priekš arī atbalstītāji. Tā kā, nu, tagad jau atkal Masters jāpieliek. 5-4 Lielvārde. Ja gadījumā jūs šodien neatnācāt šo spēli un palikāt, piemēram, mājās vai vēl kaut kur, es nezinu, kas par darbiem jums bija jābūt, kādu jūs atradāt attaisnojumu, lai neatnāktu uz šo spēli. Obligāti jānāk uz tādām spēlēm. Nenormāli krūtas, ļoti interesantas, spraigas, asa, sižeta spēles. Nu ļoti foršas. Nākat uz florbolu, nākat, come on, nākat. Spēlējiet gluži kā šūpoles, uz vienu, uz otru pusi, uz vienu, uz otru pusi. Baigi saspringti. Komandas cīnās par katru laukuma centimetru. Par katru centimetru. Vārti! Dievs tēvs! Jūs šito neredzējāt, bet highlightus jums neparādīšu, ja? Bet apskatieties lūdzu atkārtojumu. 5. vārti Ulbrukai. 5. vārti Ulbrukai. Arī, tāpat kā 5. vārti Lielvārdei, ir ļoti
ļoti skaisti. Paskatieties, iesaku no visas sirds un no rajona. Paskatieties. Ko, draugi, 5-5 un izskatās, ka komandas pat negrasās apstāties. Es taču teicu, ka negrasās apstāties. Man liekas, ka šie nebija pēdējie vārti. Tā kā tā. Mazāk par minūti ir palicis trešajā puslaikā. Un Ulbrukai bija ļoti labi iespēja gūt vārtus. No pašas vārtu priekšas izmeta un vārtsargs bija uzdevuma augstumos. Ja? Nu, tagad pēdējie uzbrukumi. Skatāmies! Pēdējā minūte aiziet un pēdējā iespēja kādai no komandām izvirzīties vadībā un uzvarēt šo spēli jau tagad. Nu ko, trešais ir beidzies, rezultāts ir 5-5. Gaidīsim papildu laiku. Tā kā tā, viss nav tik vienkārši šajā divcīņā. Ar 3 puslaikiem ir par maz, obligāti vajag vēl. Tā kā tā, skatāmies! Tas tik bija safes. Redzēji. Gluži kā lielajā futbolā pilnīgi, nu. Jā. Nice. Jūs paši visu redzējāt. Jā, 6-5 Lielvārda uzvar. Vārti bija pēdējie, nu jā. Jūs paši visu redzējāt, neko nekomentēšu, neko neteikšu. Paldies liels komandām. Paldies liels abām komandām. Spēle izdevās nenormāli laba. Varēja uzvarēt gan vieni, gan otru, jā, bet uzvarēja tomēr laikam spēcīgākais. Jāatzīst. Apsveicu Lielvārdi ar uzvaru. Ulbrukai, ko varu novēlēt? Es ceru, ka visas šīs spēles pēdējās, kuras beidzās neveiksmīgi, šīs bija pēdējās spēles pirms
play-offa, kuras beidzās neveiksmīgi. Kad pēc tam būs vairāk prieku nekā šādu te emociju, kā beigās šodien sanāca. Nu, kaut kā tā. Paldies jums liels. Beigās būs vēl kāda varbūt intervija ar kādu no spēlētājiem. Paldies tev, ka noskatījies. Bija ļoti aizraujoša spēle. Nākat uz floorballu un nesēžat mājās, nesēžat divānos. Jā, kaut kā tā. Paldies jums tas, ka noskatījāties. Čau! Neaizmirsti parakstīties, uzspiest laiku, ierakstīt komentārus un piesakot manam šim te kanālam vienkārši Artūrs. Jā, vienkārši Artūrs. Paldies tev! Čau! Klās, kas par Klaudu? Kas bija tas, varbūt, kas beigās sanāca, kāpēc beigās sanāca atspēlēties no tā, kad it kā viņi pievilka, zin kā, atspēlēja šos 2 vārtus, to handikapu, un kas beigās ļāva jums varbūt nesalūst, un tas spiediens it kā arī bija, un tā kā jūs turēties. Gan jau raksturs vienkārši kaut kāds, un faniem, protams, tas atbalsts no faniem. Pieredze arī, es nezinu, ir jau daudz spēlēt šitādas spēles, pagājuši, kad mums visu play-offs šitādas spēles bija, tā kā ciešas. Tā sanāca, varbūt arī veiksmi kaut kur nospīdēja, bet arī baigi forši beidzot sanāca labi nospēlēt un prieks par to. Skaidrs, labi. Kādas cerības uz šo te, ar kādām emocijām ejat uz play-offiem, kā liekas, kā varētu šogad izvērsties? Kā teiks, negājums to spēli kaut kāds pēdējās pāris spēles, un šitā spēle būtu līdzīgāka tam, ko mēs gribam spēlēt. Kas saka, jāņem šī spēle un jābūvē klāt, jo tāpat jau bija daudz kļūdu, mēs izlaidām spēli, bijām vadībā. Kaut kas jābūvē klāt un vienkārši nezinu, jāatrenējas un viss būs kārtībā. Skaidrs, paldies, Valds. Paldies. Es gandrīz noģību tur. Meitenes, kā jums šī spēle patika? Viņa bija ļoti satriecoša. Es vienkārši gandrīz noģību pašās beigās. Bija riktīgi. Bļāvāt kārtīgi? Mēs bļāvām. Man tāds ciet, ka es rīt nevarēšu parunāt skolā. Skaidrs, rītdien jāņem brīvs tieši, vai ne? Jā. Nebūs slikti. Skaidrs. Un dabūjāt autogrāfus varbūt no kāda spēlētājiem? Es dabūju. Forši. Daudz autogrāfus. 37. numurs ir Alvis Savins, bet viņš tagad ir Ogres komandā. Viņš bija agrāk Lielvārdes komandā. Skaidrs. Tev arī sanāca? Es vēl neesmu. Es pasīšu Ģinko fotogrāfiju. Skaidrs. Labi. Paldies tās meitenes. Un veiksmi nākamajās spēlēs. Paldies. Paldies. Atā. Ko, draugi, spēle ir noslēgusies, esam ar visiem parunājuši, esam ar visiem izpļāpājušies, tāpēc, jābrauc mājās, jau ir diezgan vēls. Paldies, kad skatījāties, paldies, kad bijāt, uzspiežat like, uzspiežat subscribe un ierakstat kādu foršu komentāru, vai ne tik foršu. Tā kā tā. Paldies tev, foršu dienu, vakaru, pusdienlaiku, kaut kā tā. Atā, čau! My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress.